Es ilgi strādāju Jelgavas valsts ģimnāzijā par angļu valodas skolotāju. Pēc tam man piedzima 2 bērniņi pēc kārtas, un tad, atgriežoties atpakaļ uz skolu, vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka kaut kas man pietrūkst, man vajadzētu vēl kaut ko. Un tad mēs mājās runājot ar vīru, viņš saka, bet tu taču jau sen biji domājis, ka varbūt kādreiz tev būs savs mācību centrs, un tad tu pasniegsi tās valodas. Varbūt tad pamēģināsim. Un tad mēs pamēģinājām. Sākt savu aktīvu darbību, tas bija diezgan grūti, jo vajadzēja aprīkot gan kabinetus, vajadzēja pastāstīt cilvēkam, ka mēs šeit jau esam, mēs jau eksistējam un mēs esam labi, un ka droši varat nākt pie mums un mācīties un tā tālāk. No sākuma bija tikai angļu valoda, tad cilvēki uzreiz sāka zvanīt un prasīt arī, varbūt jūs varat piedāvāt mums kaut ko citu, attiecīgi ir pieprasījums, tad ir jābūt arī piedāvājumam. Un tad es aktīvi sāku meklēt citu valodu skolotājus, un tad tā jau bija norvēģu valoda, franču, itāļu, vācu, krievu, latviešu, un tad, protams, tā angļu valoda. Mēs piedāvājam dažādas programmas, pārsvarā tās ir dažādas valodas, tad mēs apmācām bērnus, pusauģus un pieaugušus. Sākot no 3 gadiem, tad bērni droši, tikko viņi ir sākuši runāt savā dzimtajā valodā, tad viņi var droši nākt pie mums un mācīties. Pieaugušiem, tad tie var pat būt kaut kādi pavisam veci cilvēki, jo, ja cilvēks vēlas izglītoties, tas taču ir tik aplaudāmi, ja, tad... Mums ir dažādas programmas, katra programma ir izstrādāta un katra programma ir licencēta oficiāli. Programmas ir domātas, kā es jau teicu, dažāda vecuma grupām. Šeit, piemēram, jūs varat redzēt, ka ir dažādi plakātiņi. Tas vairāk ir domāts bērniem, jo bērni nevar nosēdēt 60 minūtes. Tad viņi sāk kustēties. Pieauguši un pusauģi mēs vairāk jau izmantojam dažāda veida interaktīvas lietas, tā kā inovācijas. Tad plānojam arī pielietot mūsu mācību stundās arī interaktīvu tāfli, tāpēc arī dotajā brīdī mums viss pasniedzējs mācās. Tad dzīvosim, redzēsim, kā tur būs, jo plānu ir īstenībā daudz un dažādi plāni, un tad mēs pamazam arī esam tādi diezgan aktīvi cilvēki, mēs pamazam arī to visu realizējam.